Labrīt, trešdien mēs tagad atgriežamies atpakaļ pie apostulu darbiem 20. nodaļu. Šodien lasām no 13. panta ceļojums no Troādas uz Milētu. Mēs ar kuģi devamies ceļā pirmie un nonācām Asā, kur bijām nodomājuši uzņemt Pāvilu, jo tā viņš bija pavēlējis pats gribēdams iet kājām. Asā satikušies, mēs viņu uzņēmām un devamies uz Mitilēnu. No turienes aizbraukuši nākamajā dienā nonācam iepratījiem Hijai, un tad nobraucam gar Salmu un nākamajā dienā nonācam Miletā. Pāvils bija nolēmis braukt ar kuģi Efesai garam, lai viņam neiznāktu aizkavēšanās Āzijā, jo viņš steidzās, lai paspētu, ja vien būtu iespējams vasaras svētku dienā nokļūt Jeruzalemē. Te mēs redzam, ceļojums turpinājās, Pāvils vienu daļu gribēja iet ar kājām. Es varu iedomāties, ka tas bija tāpēc, ka viņš varbūt gribēja bišķi mieru, viņš varbūt gribēja mazliet vienkārši parunāties ar Dievu, iet ceļā viens pats, un tad viņš atkal pievienojās un viņš brauc tālāk ar kuģi. Tas ir kaut ko Jēzus bieži vien darīja, ka viņš ar mācekļiem ceļoja no pilsētas uz pilsētas, kādreiz viņš gāja viņam pa priekšu kādu gabaliņu, jo viņš vienkārši gribēja laiku atrauties no cilvēkiem, atrauties no mācekļiem un pavadīt laiku kopā ar debesu Tēvu. Tā ir ļoti veselīga praksa. Mums vajag katru dienu būtībā atrast kādu laiku, ka mēs nogriežam nost visus savus telefonus, nogriežam nost televīziju, nogriežam radio un pavadam kādu laiku kopā ar Dievu vienatnē. Jo tas ir, kur mūsu baterijas tiek uzlādētas, tas, kur mēs tiekam stiprināti, un tas ir, ko es ceru panākt ar šīm rīt lūkšanām, un tāpēc mēs turpinām arī to darīt katru dienu, lai dot jums iespēju mazliet izslēgties ārā no visa cita, pavadīt laiku, klausoties Dieva vārdu, palūdzot, un tad varbūt vēl arī klusumā turpināt paši ar savām lūkšanām kopā ar Dievu. Un tad Pāvils negribēja piestāties Efesai, viņš gribēja braukt garām Efesai, lai neiznāktu aizkavēšanās, jo viņš gribēja vasaras svētku dienā būt Jeruzalemē, lai svinētu Kristīgās baznīcas dzimšanas dienu Jeruzalemē. Un viņš zināja, ja viņš piestāsies Efesā, ka tad viņš netiks tur laikā, jo noteikti iznāks iespēja atkal runāt, sludināt, mācīt, un cilvēki gribēs no viņa lietas, un šoreiz viņš nolēma, ka viņš gribēja tiešā ceļā nokļūt Jeruzalemē. Dieva domas, cilvēku plāni nevienmēr saskan, un mēs redzēsim nākamās dienās, vai tas īstenojās vai nē. Ir ļoti interesanti, ka mums ir skaidri aprakstīt viņa ceļojumu, tā kā mēs varam sekot viņam un redzēt, kā Dievs viņu vadīja no vietas uz vietas. Mīļais debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu, ko tu atkal esi dāvājis, par tavu žēlistību, kas ik rīts ir jauna, par tavu lielo mīlestību. Palīdz mums mācīties gan no Jēzu, gan no Pāvila, atrast laiku, kungs, kur mēs vienkārši nonākam klusumā, bez citiem traucējumiem un parunājamies ar Tevi un pavadam laiku kopā ar Tevi, jo tas ir, kur mēs tiekam stiprināti. Paldies, ka Tu esi devis mums savu vārdu, ka mēs varam baroties Tavā vārdā, stiprināties Tavā vārdā, saņemt katrai dienai jaunu spēku. Paldies par visu. Mēs šajā Ziemassvētku laikā, kungs, atkal vēl vien turpinām Tevi godināt un slavēt par to lielo dāvanu, ko Tu mums esi devis, dāvājot mums savu dēlu, mūsu pestītāju kungu Jēzu Kristu. Mums vēl vien, kungs, paceļās balss, un mēs gribam katru dienu Tevi godināt un slavēt un teikt gods Dievam augstībā. Paldies, kungs, ka Tu mūs tik ļoti, ļoti mīli. Palīdz mums mīlēt Tevi. Sākot šo dienu, mēs no jauna sevi nododam Tavās rokās. Kā dzīves svēt Tev patīkam upuri, tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz Tēvs mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi saprast, kas ir Tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Mēs lūdzam, lai Tu vadi mūs, mēs izlūdzamies Tavu svētību pār mūsu zemi, pār mūsu vadītājiem, aizlūdzam, kungs, par tiem, kas ceļo, aizlūdzam par tiem, kas ir pašreiz atvaļinājumā, lai Tu atjauno spēkus. Mēs aizlūdzam, kungs, par tiem, kam jāstrādā šajā laikā. Mēs lūdzam, mīļais debes Tēvs, palīdz mums būt Tava gaisma visur un vienmēr. Mēs nododam Tavās rokās mūsu slimos, mēs nododam bēdīgos, nabagus, atraitnes, tos, kam ir sāpes, ciešanas, grūtības un bēdas. Mēs aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, sevišķi par tām dvēselēm, kas Tevi vēl nepazīst. Un lūdzam, lai šodien būtu tā diena, kad daudz pie Tevis atgriežas. Mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par visu nododam Tev un tagad kopā lūdzam mūsu
Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dievu palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.